Klausieties uzmanīgi. Tūlīt jums dziedās Dzels Vilka jaunais Jāņu orķestris ar dziesmu no mūsdienu tautas mūzikas programmas paplašinātam mūziķu sastāvam. Jā, bet viņa dziesma ļoti labi iederas lieldienām, un tās nosaukums ir Cip, cap, gailīti. Klausāmies! Juri. Uzvistiņu, kurš šo nakti gulēsi, īsas kājas ir sniegi, tavs salmu kumenīts. Gailis teica uzvistiņu, Gailis teica uzvistiņu, Gailis teica, kurš šo nakti gulēsi. Tuvistiņā, ģelē, ej, vienbolē, Gailis stava galiņā, vispār viņus kustināja. Gailis stava galiņā, Gailis stava galiņā, Gailis stava, vispār viņus kustināja. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Gailis teica, cip, cap, uzvistiņu, cip, cap, Gailis teica, cip, cap, uzvistiņu, cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Cip, cap, gailīti, vēdu iztingulē, vistiņas pārus jau nolaidus. Paldies! Dzels Vilka jaunais Jāņu orķestris un līderis arī mūsu šīs dienas žūrijas komisijas dalībnieks Juri, forši vārdi, man patīk cip, cap, cālītei, tu vistiņu gulēt, ja? Nē, tur bija tāds stāsts par to, ka cip, cap, gailīt ved vistiņu gulēt. Ir nu laiks. Es dzirdēju, ej, tu vistiņu gulēt. Tā arī varētu, jā, bet šajā brīdī mēs dzirdējam tā, kā es teicu. Skaidrs. Vispār ļoti interesanti. Tu varētu vispār iepazīstināt, kas šis ir par jauno projektu? Tas ir jauns, mēs pieteicām kaut ko unikālu. Noteikti unikāls, jā, un gandrīz arī jauns. Dzels Vilks jau ilgu laiku spēlē dziesmas ar tautas tekstu. Un šajā brīdī es jums iepazīstināšu, mēs esam kļuvuši vairāk. Šeit ir... Jā, grozās dažādi, ir sakas, kur pūs labāk. Nē, ļoti labi tu grozies. Fēni, es trenējos. Jā, te ir Ieviņa. Aplausi Ieviņai, nebeidzās aplausi. Vienīgā dāma kolektīvā. Beidzot, Dzels Vilks ir ticis pie dāmas, jā? Juhu! Un te nu es minēju pašā sākumā, ka Dzels olas, tāpēc, lai turās Dzels Vilks, tagad ir Dzels Ieviņa mums. Jā, un šeit ir Valērijs, ļoti interesants cilvēks un ļoti īpašs balss īpašnieks, un mēs līdz to tagad esam 6 ļaudis vienā grozā. Kolosāli. Paldies, Juri! Un varbūt tikai uz atvadām, pirms mēs tev sakam tā un visai grupai. Tas iemesls, kāpēc jūs joprojām šodien, 21. gadsimtā, mūsdienās izvēlaties tieši tā?